Jā, sveicināt visiem. Nu, redzi, Jurij, pilnīgi pretējs rezultāts nekā tev bija. Jo Jurijs bija tas, kas man teica, man nekāds rezultāts īsti nebija. Ja? Tāpēc, ka varbūt man ir viss kārtībā, es rūpējos par veselību, darbojos tehnoloģijas, kurš arī palīdz veselībai. Līdz ar to man nav tādu ievērojumu rezultātu, bet darbojoties savās tehnoloģijas, vismaz varu izsekot tam. Ja es nejūtu sevī, bet es varu redzēt, ko rāda sistēmas. Un līdz ar to es varu arī, ja es nezinu, ir iespēja parādīt ekrānu, es varu arī parādīt ekrānu. Ir iespēja, jā. Tagad es varu. Yes. Tātad Jurijs strādā ar tādiem interesantiem aparātiem, un viņš var notestēt, kā reaģē organisms uz katru to, ko viņš dara. Ja? Tur, piemēram, tagad es viņam biju iedavusi tos pašus minerālus, ko iepriekš Anitas vīram. Ja, tieši to pašu devu arī iedevu viņam. Bet tāds jūtams rezultāts tā kā nebija. Ja? Jo viņš jūtās vispār ikdienā salīdzinoši labi, ja? Pilnīgi pretēji nekā Anitas vīrs. Bet savukārt rezultāts ir diagrammās redzams. Labi, stāsti tālāk pats. Jā, vienkārši es darbojos ar web wellness sistēmu. Tas ir pilna cikla testēšanas rehabilitācijas sistēma, kas palīdz man, respektīvi, ieskatīties iekšā cilvēkos, gan arī sevī, gan arī pārējos tiem, kam grūti atrast ar ārstiem savas diagnozes, tad mēs varam ar šo sistēmas palīdzību saprast, kas notiek. Tad aptuveni var redzēt, pirmais, kur ir tas tabiņš, tas ir vienkārši, es notestēju sevi, un tur ir kaut kāda bišķiņa pazemināta, ir tur vidē, ir, vienai kājai bišķiņa, bet tad, kad es sāku skatīties, kādas man ir devas un ko es varu lietot. Tas man bija 3 pudelītes, un kā viņi man, kad es viņas liku, kā viņi man parādās, respektīvi viņu darbībā. Mēs varam redzēt, ka tad lielas izmaiņas nenotiek, bet tad, kad mēs paskatīsimies, es uzliku 1, 2 devas, man vislabāk gāja 2 devas, it kā arī izmaiņas tur nav tik būtiskas, kas šeit tikai bišķiņ parādās mandelēs kaut kāda reakcija, bet savukārt kājās viss normalizējās. Bet tad, kad mēs paskatīsimies kopējo ainu, tad mēs atkal redzam, kad man tā dubulta deva bija vislabāk, jā, tad 1 deva bišķiņ mazāk, un ja es vairāk, tad jau nav jēgas tā kā viņu lietot, bet vislabāk es strādāju 2 devas dienā, kuras arī man sapilda, bet iekšēji es nejūtu, jo ikdienas arī ļoti daudz staigāju, pāru, nelietoju visas tas maskas, jo nav jēgas viņas lietot, jo man ir tehnoloģija, kas mani pasargā, un līdz ar to es droši cilvēkiem tiekos, varu ievērot, varu neievērot atkarību no tā paša cilvēka, kurš ar mani tiekās. Ja viņš baidās no manis, tas ir viens, bet es, savukārt drošs par sevi un par savu ģimeni, bet tādā veidā es testēju visus preparātus un es varu piemeklēt savu vislabāko, lai, justos labi, lai imunitāte strādā labi, jo tas ir pats galvenais, un tad arī, ja kaut kādas funkcijas aiziet ne tur, kur vajag, laicīgi mēs varam viņus sakoriģēt un palīdzēt savam organismam. Līdz ar to, ka es saku, rezultāti man tādi wow, nebija, bet iekšēji funkcijās pēc sistēmas es paņēmu priekš sevis, ka dubulta deva priekš manis ir ļoti labi strādās. Līdz ar to ilgtermiņā tas man nesīs tik un tā veselības ienākumus, respektīvi veselība būs ļoti labā stāvoklī. Tāds īsts mans pētījums par šo produktu. Forši, paldies tev. Tā kā jūs te redzat to stāstu, ja? Iepriekšējais Anitas vīrs, ja? Iepriekšējais cilvēks iepilnēja 2 pilītes, tāpat no 1 deva, ja? Un viņam jau bija wow efekts. Ja? Jurijs atkal sev piemeklēja, ka viņam vislabāk strādā nevis 1 tā deva, kas ir rakstīts uz tās, uz iepakojumu, bet 2 šādas te devas dienā. Tā kā tas ir, tās devas, tas nav tā kā akmenī iekalts, tas ir tā, kā tu jūti, tā tu arī īstenībā, lieto. Vai nu tad tieši tā kā Jurijs to dara, var testēt ar kādām ierīcēm, vai tīri vienkārši pēc sajūtām, cik tu jūti, ka tev vajag, tik arī
tu lieto. Un varbūt vienu dienu vajag tā, otru dienu vajag tā. Protams, mēs sākam klasiski ar to, kas ir rakstīts uz pudelītes, un tad skatāmies, klausamies savās sajūtās, cik daudz vajag. Vai vajag visu to devu, vai vajag tur, nezinu, trešdaļu, vai vajag varbūt ceturdaļu tikai no tās devas. Ja? Varbūt vajag 2 vai 3 devas kādam, varbūt kādā dienā. Līdz ar to klausamies un skatāmies, tas arī nav tā kā akmenī iekaltas tās devas. Nu tā. Tas bija tas message, tas vēstījums. Jā, ja es drīkstu pišķiņ papildināt, tad es varu pateikt tā, ja mēs jūtam, ka kaut kas mums sākās, tad mēs arī vairākas devas, respektīvi, nepieciešamu produktu varam lietot, jo tajā momentā, kad mēs noķērām tikko sākās kaut kāda reakcija, vai tas ir saaugstēšanas, vai tas ir kaut kāds vīrus, ieķer un imūnsistēma atpazīst. Jo mēs ātrāk ar viņu tiksim galā un neielaidīsim viņu iekšā, līdz ar to mēs samazinām savu to slimošanas periodu vai vispār neļaujam organismam ieiet slimošanas stadijā. Līdz ar to tas ir jādara, lai ātri reaģētu uz tādām situācijām. Jep. Vēl kaut kas ir, ko tu gribi piebilst? Es varu daudz pastāstīt no savas pieredzes, bet šovakar tas ir par šiem produktiem. Un tā kā mēs viņus pētam, es domāju, ka vēl pamēģināšu no citiem kaut kādiem un tad varēšu padalīties. Jo man patīk, tad, kad ir kaut kas naturāls un tas, kas palīdz cilvēkiem risināt viņu veselības jautājumus.